uzrakstījis evaņģēlists Lūka 14. nodaļā. Gods tev, Kungs! Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Redzi, viņa priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūkstu. Jēzus vērsās pie farizejiem un likuma zinātājiem un jautāja: vai drīkst sabatā dziedināt vai nē? Bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Un tiem viņš sacīja: kurš no jums, ja tam dēls vai vēsis sabatā iekritīs akā, to tūdaļ nevilks laukā? Tie nekā uz to nespēja atbildēt. Tad viņš, ievērojis, ka mīlestā saaicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstīja tiem līdzību: kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs: dod vietu viņam, un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu: draugs, kā paukstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava tev, Kristus! Kungs, mēs tev slavējam un tev pateicamies par tavu evaņģēliju. Mēs varam klausīties, par to varam pārdomāt, un kas mūs vada kristīgā izpratnē un arī labā attieksmē. Svētī mums tagad, lai tavs vārds mūs stiprina un uztur, un lai mūsu ticība veidojas un nostiprinās caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Šajā svētdienā Jēzus ienāk mūsu namā. Un tā gribētos sacīt, ka šī raksturvieta runā par to, ka Jēzus ienāk kāda cilvēka namā, ievērojama farizeja namā. Un droši vien tas notiek pēc dievkalpojuma, kur Jēzus pēc dievkalpojuma, kurā ir bijuši kopā ar šiem farizejiem vai kādiem citiem ļaudīm, viņi ieiet šī cilvēka namā, un Jēzus tur mīlest kopā ar dievlūdzējiem. Un man tas personīgi atgādina laiku, kad es kalpoju lauku draudzēs, un kad bija jābraukā uz vairākiem dievkalpojumiem, tad bieži vien tā arī gadījās, kad pēc pirmā dievkalpojuma vai otrā, tad mācītājs aiziet kāda cilvēka namā, un tad mēs ēdam maizi. Un parasti jau tur ir maizītes, vai tur ir kaut kas, tad varētu teikt, viņš aizgāja ēst maizītes. un iedzert kafiju un parunāties. Un šeit arī ir kaut kas līdzīgs, bet ir interesanti tas, ka farizejs taču pārstāv to opozīcijas grupu. Farizejs pārstāv to grupu, kas Jēzu neuzskata par mesiju, kas viņu neīpaši tur cienīja, un Jēzus jau to ļoti labi zināja, ka tie nav draudzīgi ļaudis, viņi tā nemaz tā ļoti nemīl. Un tur arī bija, un viņi viņu novēroja, tur tā attieksme ir apakšā, tur tā cauraužās šī kritiskā attieksme pret Jēzu no Nāceretes. Un droši vien, ka mēs, ja mums ir šādi cilvēki priekšā, diez vai mēs iet viņu namā. Un kaut kā negribētos iet pie cilvēkiem, kurus jau tu zini, ka tev, tur nav, ja? Tur nav tuvu un draudzīga attiecība ar šiem cilvēkiem. Un bieži vien mēs tā selektīvi arī draudzējamies ar tiem, kas ar mums draudzējās. Un tā arī šeit šie Jēzus vārdi nav šajā rakstu vietā, bet parasti
šīs Lūkas evaņģēlija 14. nodaļa ir līdz 14. pantam, kur Jēzus arī runā par to, neaicini pie sevis tos, kurus tu varētu izrēķināt, kas tev arī aicināt, bet aicini tos, kas nevar tevi uzaicināt. Un tur ir tā doma arī apakšā, kad nešķiro cilvēkus, mums mācīties nešķirot, un tas ir ļoti grūti. Un Jēzus ir Dieva dēls arī ar to, ka viņš spēja aiziet pie cilvēkiem, jo viņš ir sūtīts par glābēju pie visiem cilvēkiem. Gan pie tiem, kas pret viņu izturēsies labi, gan pret tiem, kas slikti. Principā jau mēs visi cilvēki esam grēcīgi, un kaut kādā veidā līdz kaut kādam brīdim esam ar Dievu varbūt draudzīgi, bet tad iestājas brīdis, ka mums liekas, Dievs tālāk lūdzu neej manā dzīvē. Es negribu tevi tālāk. Man ir bail, ka tu man izjauks, man kaut kādā ziņā iekārto to dzīvi. Tas nekas, ka man dzīvē tur ir grēks, bet tas man ir ērti. Un kaut kādā ziņā šeit Jēzus ienāk šajā farizēju namā. Viņš ienāk, lai palīdzētu arī šim farizējam. Un viņu nesatrauc tik daudz tas, ka viņu nepieņem. Jo viņš jau nav egocentrisks cilvēks. Viņš ir tas, kurš saka par sevi, es esmu no sirds pazemīgs. Un tā ir pazemība arī iet šādi. Un ir interesanti, kad Jēzus tiek ieaicināts šajā farizēju namā, vēl ir arī viens cits stāsts, kur arī Jēzus ir farizēju namā. Tas ir stāsts par to, kā Marija Magdalēna mazgā Jēzum kājas. Tas arī ir viens notikums viena farizēju namā. Un tur viņš salīdzina Marijas Magdalēnas mīlestību pret Jēzu, ar to attieksmi, būtībā ļoti rezervēto, ļoti tādu uzmanīgo, kāda ir no farizēju puses. Un šeit arī ir kaut kas līdzīgs. Un droši vien, ka Jēzu nesēdināja goda vietā. Viņš sēdēja kaut kur tā, lai, varētu teikt, nebūtu arī kauns, bet lai tas būtu tā. Un ir interesanti, kad šīs goda vietas jau vispār tajā laikā cilvēki nesēdēja kā mēs pie krēsliem, bet viņi sēdēja tā zvilnēja uz spilveniem, un priekšā bija ēdieni, un tas bija tādā lokā, un goda vieta bija tā loka centrā. Un tur, kur ir saimnieks, tur ir goda viesis, un tā virzīšanās uz augšu, kas tur tajā otrajā daļā, tā ir nevis tādā ziņā kāpt uz augšu pa kāpnēm, bet tas ir virzīties tuvāk tam centram, kur ir tā goda vieta, tā centra vieta. Mūsdienās, kad ir kaut kādas labas, skaistas sanāksmes, es esmu bijis uz dažām partijas sapulcēm, kur vajag lūgt Dievu par partijas lietām, tad tur visi tie partijas ļaudis sēž parasti pirmajos solos, un tad visi grib turēties pie iespējams pirmajos solos, jo tās goda vietas. Un tur tad ir tas virzies uz priekšu, vai arī nē, tu ej atpakaļ, tāpēc, ka šeit ir partijas valdes priekšsēdētājs ar viņu palīgiem. Un tad to es varēju tā skaisti novērot šajās reizēs saistībā ar šo Jēzus līdzību. Bet lūk, šeit ir tas, kad Jēzus ienāk šajā farizēju namā un izraisa viņam šo garīgo, varētu teikt, sadursmi. Viņš viņu konfrontē cilvēcisko priekšstatu ar to, kā tas ir Dieva valstībā. Jēzus ir tas, kurš atnāk un personificē sevī cita veida attieksmi. Viņš māca cilvēkiem, pat arī, ja tie ir farizēji, tie, kas viņā varbūt tik daudz neklausīsies, bet viņš vienalga uz viņiem runā. Viņš ir kā vecās derības pravietis, kā Jeremija, ko mēs klausījāmies, kurš saka nepatīkams vārdus, bet viņš to saka. Un pat ja viņu atgrūž, pat ja kā Jeremijam tur tālāk kontekstā pie tā notikuma bija, ka tā tauta ies un gribēs viņam sist un iemetīs pēc tam viņu bedrē, viņš vienalga šos vārdus sludina. Un Jēzus nāk un ir ar farizējiem. Un te ir ļoti interesanti, ka viņa priekšā ir kāds cilvēks slims ar tūsku. Viņa priekšā ir kāds cilvēks. Vispirmām kārtām Jēzus priekšā ir cilvēks. Un tā ir, ja mēs tā padomājam, Jēzus priekšā vienmēr ir cilvēks. Jēzus mūs uzlūko kā cilvēku. Un Jēzus priekšā, Jēzus ierauga katrā cilvēkā vajadzību. Un kad mēs esam viņa priekšā,
Viņš redz, ka mums viņu vajag. Subjektīvi tajā visā cilvēku grupā, kas ar viņu tur kopā bija, tur šeit nevienam Jēzu nevajadzēja. Viņiem Jēzus bija kā konkurents vai kā cilvēks, kas ir apšaubāms, kā sektāns vai kā viņi varbūt par viņu domāja. Bet vienīgais cilvēks, kam Jēzu tiešām vajadzēja, bija šis slimais cilvēks. Viņam priekšā bija cilvēks, kam vajadzēja Jēzus palīdzību. Varbūt viņš bija iekļuvis tā, iespraucies iekšā. Varbūt tas bija viens no farizejiem, bet viņš vienkārši bija slims. Viņam vajadzēja Jēzu. Te nav rakstīts, ka viņš teica, Jēzu, man tevi vajag. Te ir rakstīts, viņš tur bija. Un Jēzus izmantoja šo situāciju, lai pamācītu apkārtējos par sabatu. Jo Jēzus bija varbūt farizeju acīs kā tāds dādzis acīs tieši ar to, ka viņš sabatā dziedināja. Un vecās derības, nevis bauslība pati, bet bauslības skaidrojums tā laika, varbūt arī mūsdienās Talmudā un Mišnā un vēl kur ir rakstīts par to, ka sabatā nedrīkst dziedināt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir darbs, nedrīkst neko darīt. Un dziedināšana darbs. Un varbūt Jēzus no Nācaretes ir dziednieks, un tas ir viņa darbs dziedināt. Un tāpēc viņš nedrīkst darīt darbu. Es tā drusku kariķēju tajā virzienā, kad viņi uztvēra nevis Jēzu kā tādu, kurš nāk glābt cilvēku, bet kā dziednieku, kuram taču jādziedina. Taču sabatā viņš nevar darīt darbu. To tu dari nedēļas dienā. Bet tad, kad tev priekšā ir slims cilvēks, pagaidi un dziedini, tad kad bauslība tev to ļauj. Bet Jēzus parāda viņiem to, ka tas, ka viņš dziedina cilvēkus, tas nav viņa darbs, un vispār tas nav darbs. Tā ir misija, tā ir palīdzība, tas ir sirds, tas ir tas, ko cilvēks dara, kad patiešām vajag. Un tāpēc viņš saka, ja tavs dēls iekritīs akā, un ja pat tavs lopiņš iekritīs akā, vai tu ļausi gulēt viņam akā un teiks, man tagad ir sabats? Protams, kad viņš vilks laukā savu bērnu vai savu lopiņu, tu taču palīdzēsi savam kaķītim, kurš ir iekritis vai uzkāpis kokā un ņaud. Un tad, ja pat ir svētdiena un tev liks, tas ir darbs, taču kaķīti neatstās kokā. Un mēs iesim palīdzēsim. Un tāpēc Jēzus parāda, ka šeit varbūt katrs cilvēks viņam ir rada. Katrs cilvēks viņam ir dēls un meita. Un viņš katram palīdz. Šutur, es tagad neatceros, nevaru pateikt, bet tur bija vienā gadījumā, viņš teica, šis arī ir Ābrahāma dēls. Viņam arī ir vajadzīga palīdzība. Un es esmu sūtīts pie Ābrahāma bērniem. Un viņš pat palīdz ne tikai Izraēla cilvēkiem, viņš palīdz arī palestīniešiem, jeb tiem ļaudīm, kas ir ne jūdu izcelsmes, bet kuriem arī vajag. Tur ir šī fenikiešu sieviete, kur saka, mana meita ir apsēsta, nāc man palīgā. Un pat arī tad, ja Jēzus sākumā atsaka, viņš viņas ticības un pazemības dēļ atsaucās un viņa tiek darīta brīva no šīs apsēstības. Un Jēzus, tātad tas, ko viņš dara to tāpēc, ka viņš apžēlojas, tāpēc, ka viņš vēlas palīdzēt. Un tas palīdz cilvēkiem skatīties uz to, kad likums ir kaut kas tāds, kas ir dots, lai mēs ievērotu Dieva gribu, bet Dieva griba ir varētu teikt, mīlestības pilna. Un jaunajā derībā apustulis Pāvils vēl to, varētu teikt, vēl turpina šo domu un saka, ka bauslības piepildījums ir mīlestība. Viņš saka, mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tas nozīmē 3 vertikālas baušļi un 7 horizontālas baušļi. Visi tiek piepildīti caur to, ka mēs mīlam Dievu un mīlam savu tuvāko. Un ja mūsu rīcības motivācija ir ticība un mīlestība, tad mēs piepildam baušli. Un tāpēc arī var būt arī situācijas, kurās ir tas jautājums, kas labāk piepilda baušļus. Tad ir jāmudinās pēc sirds, pēc mīlestības, pēc tā, ka tu dari to, kur pamudina tava sirds uz mīlestību.
Nu, lūk, un Jēzus dziedina šo cilvēku, un farizējiem nav ko atbildēt uz to. Paralēlajā vietā, vienā no sinoptiskiem evaņģēlijiem, farizēji tik satriekti par šo situāciju, ka viņi saka, mēs nevaram šo paciest. Šo cilvēku vajag nolikt pie malas. Viņš mums traucē. Pēc visu šī notikuma, ko Jēzus šeit dara. Bet Jēzus aicina tālāk, viņš saka, nevirzieties pirmajās vietās, bet mācīties būt pazemīgi. Un šī virzīšanās pirmajās vietās garīgā nozīmē būtībā to bauslības izpratni, kad mēs tuvinamies Dievam ar to, ka mēs spējam paši saņemties. Mēs saņemamies, mēs darām labus darbus, un tad Dievs mums piedos. Un tā vispār ir vecās derības, varētu šī teoloģiskā virzība, izpratnes virzība, ka, ja tu gribi nākt pie Dieva, vispirms labo savus ceļus, atgriezies, un tad nāc pie Dieva, un Dievs tev piedos. Un tas ir, varētu teikt, tie ir tie pestīšanas pakāpieni. Bet būtībā jau cilvēks tā nevar. Ja mēs gribētu vispirms laboties, un tad cerēt, es labošos, un tad Dievs man parādīs žēlastību, tad mēs nekad nenonāksim līdz Dievam, jo mēs nespējam laboties. Mums vajadzīga Dieva paša palīdzība, lai mēs spētu laboties. Tas ir Dieva žēlastībā, ka mēs labojamies. Tāpēc arī Kristus nāk, lai pasaule atgriežas pie Dieva. Tas ir šis Dieva ceļš. Un Dievs pie mums katra nāk ar svētā gara žēlastību, mūs pamudina, mums dod spēku. Mēs katru dievkalpojumu lūdzamies no Dieva piedošanu, un kad mēs esam piedošanu saņēmuši, tad mēs labojam savus ceļus. Un tāpēc jaunās derības virzība ir cita. Un Jēzus tāpēc arī saka, šo pazemības ceļu rāda. Tas viens ir, kā teikt, uzvedības dēļ. Jo, ja es gribētu piepildīt šos Jēzus vārdus, kā tas vizuāli varētu izskatīties dievkalpojumā, proti, viss sēdētu pēdējos solos. Pirmie soli nekad nav aizņemti. Tā jau arī ir, tā arī ērtības dēļ mēs nevaram pirmajos solos pasēdēt, nav pat dziesmu grāmatu nolikt, bet šeit tad mēs arī pārprotam šos Jēzus vārdus, ka mēs vienmēr sēžam pēdējos solos. Bet tā jēga šeit ir tiešām tāda, kad mēs garīgajā ceļā, attiecībās ar cilvēkiem, virzamies no apakšas uz augšu. Mēs pieejam ar pazemību, mēs parādām cilvēcību, mēs respektējam otru, mēs respektējam Dievu. Un no šī jaunās derības, šī morāliskā uzstādījuma arī veidojas arī tas, kas ir iegājis kristīgajā kultūrā, ka mēs izturamies ar cieņu, ka mēs nevirzāmies uz priekšu, bet mēs pagaidām, kad mums kāds paaicinās, vai nama saimnieks, vai atbildīgais, un teiks, virzies uz priekšu. Un tas ir iegājies caur šo evaņģēlisko izpratni, un tas ir ļoti labi un pareizi, jo tas ievēro lietu īsto kārtību. Arī garīgajā dzīvē Dievs mūs virz uz priekšu. Nevis mēs paši ar elkoņiem ielaužamies debesu valstībā, jo tas nav iespējams. Mēs sākam ar mazumiņu, mēs sākam ar grēku piedošanu, mēs sākam ar to, ka mēs mācāmies no Dieva, mēs sekojam Viņam, mēs ejam soli pa solītiem, jeb kā Jēzus saka, mazās lietās ir uzticams, tas arī lielās lietās būs uzticams. Un šis ir tas garīgais princips arī garīgajā dzīvē. Mazās lietas, kas varbūt nav pat būtiskas, būsim uzticīgi Dievam mazajās lietās. Tur, kur mums neviens cilvēks neredz, tur, kur liekas varbūt pat eņģeļi mūs neredz, tur arī būt uzticīgiem Dievam, un tad Dievs tevi virzīs uz priekšu, tāpēc, ka tava sirds detaļās parādās, cilvēka patiesums mazajā atklājās, un tad Dievs tev virz uz lielāku, uz cēlāku un arī uz grūtāku. Bet arī tad tu spēsi tikt galā ar to izaicinājumu garīgajā dzīvē, grūtībām, varbūt ar kurām līdz tam tu nevarēji tikt galā. Bet pateicoties, kā mazās lietās tu paliki uzticīgs, arī lielās tu spēsi noturēties. Un tas ir tas, ko Jēzus šeit māca.
Vēl arī tā paralēlā rakstu vieta ar šo ir, ka Dievs stājas pretīm lepnajiem, bet pazemīgajiem viņš dod žēlastību. Un Efeziešu vēstulē tur ir teikts, ka jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Jā, un patiešām Dievs mūs apžēlo, mēs viņam sekojam, un mēs esam mūsu šī sekošana Kristum un labie darbi ir patiešām kā redzamā zīme, kā atsaukšanās, kā tas, kas apliecina, ka patiešām mūsu ticība ir īsta, ka mēs ticam Dievam patiešām no sirds, un tad arī mēs ar šo skaidro, neviltoto sirdi spējam arī šo to labu izdarīt. Un nevienmēr varbūt pat arī tad mums izdodās viss tik ļoti labi un skaisti. Bet lai Dievs arī svētī, ka mēs tomēr nepaliekam bez tā, ka mēs tomēr arī savā dzīvē arī mainam savu rīcību, savas rīcību modeļus, savu attieksmi. Un šī patiesā pazemība, šī cilvēcība, šī līdzcietība, ka mēs ieraugam cilvēku sev priekšā, tāpat kā Jēzus redzēja cilvēku sev priekšā, tā arī mēs mācīsimies to redzēt, lai Dievs mūs svētī un palīdz. Āmen. Tad mēs apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem, visu līdzi tā sacīdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.